Vēlētos zināt jūsu viedokli par šīs dienas sacensībām Stelpai. Pirmkārt jau laiks ideāls, protams, sporta bāze ideāla. Šeit ielikts ļoti liels darbs, kas nepārtraukti tiek pilnveidots. Īpaši šī pēdējā laikā es redzu, ka kopš Latvijas čempionāta arī vēl daudz kas mainījies. Un domāju, visi tie, kas bija atbraukuši, redzēt šo bāzi, it sevišķi jaunie un mazie sportisti, kam bija iespēja šeit ritīgi izklaidēties arī par visādām atrakcijām. Un domāju, ka nākošā gadā tas dos ļoti lielu efektu un sabrauks, es domāju, dubultā vismaz, jo brauks līdzi visām ģimenēm, brāļu un māsas, lai te varētu kārtīgi atpūsties, jo šeit ir vieta, kur visiem ir ko darīt. Un te liels paldies jāsaka pašam organizatoram, bāzes saimniekam Erikam Pīlāncim, kas mērķtiecīgi iet uz savu mērķi, lai sasniegtu īstu kompleksu šeit. Tur ir padomā arī turpmāk attīstīt te vēl, lai varētu gan enduro treniņi būt, gan sacensības, gan vēl varbūt kaut kas pat par triālu tiek domāts. Un es domāju, ka pašas sacensības bija ļoti labi organizētas, noritēja pirmkārt jau arī bez traumām. Tas ir ļoti patīkami. Un jāsaka, vienas bažas gan ir tās, ka tomēr mūsu jaunie sportisti nevar pašreiz konkurēt ar Igauņiem, ar kādiem Slovākiem. Viņi būtu jau 6. vieta, jau bija laba vieta, 65-niekos bija perspektīva pašreiz varbūt mazliet lielāka, bet jāsaka, tas ir nopietni pārdomas un darbs, kas jāieliek, lai varētu šo jauno paudzi atbalstīt un iesaistīt, un lai viņi varētu pēc iespējas labāk trenēties. Jūs tikko bijāt žūrijas sēdē. Kāda ir atsauksmes citiem žūrijas locekļiem par šīs dienas sacensībām? Žūrijas sēdē un jau iepriekš runāja tā galveno vadītāju no Polijas Zapaskunga, viennozīmīgi pozitīvs, tas tāpat kā bija ķegumā, kad nav ko piebilst vairs, Un tāpat arī šeit, un viennozīmīgi viņš pateica, ka te visur tiks ieteikts kā vieta, kur rīkot atkal nākošajā gadā sacensības. Un, tas tikai parāda, ka Latvijā motosports ir ļoti ne tikai populārs, bet ir ļoti slaveni, arī to teica pats komisijas vadītājs, ka te nav tikai šeit motocross, tāpat trekā, jeb spīdvējā. Arī visaugstākajā līmenī sacensības, un jebkurā veidā, ko Latvija rīko, tur ir ļoti augsts līmenis, un tāpēc viņš tā ir tāda īsti tāda, redz, ka te ir bāze, un federācija arī strādā pareizā virzienā kopējā attīstībā, un lai motosports Latvijā būtu tajā godu vietā, kuriem jābūt.